2025. gada 10. maijs. Šis alpīnists atver acis 1860 metru augstumā Vašingtonas Ziemeļu kaskādes kalnos. Viņš to nezina, bet viņš ir bijis bezsamaņā 3,5 stundas augstajā, saltajā sniegā. Viņa galvaskauss ir ieplīsis, ribas salauztas un šķidrums iztek no viņa ausīm. Viņš paskatās augšup un redz savu kāpšanas biedru ķermeņus, kas sapinušies ap viņu virvēs, apkārt izmētāti ķiveres un aprīkojums. Viens no viņiem tieši pirms iziešanas tajā rītā pateica savai sievai, ka viņu mīl. Viņš sauc viņu vārdus, bet atbildes nav. Tas, kas notika tālāk, ir gandrīz neticami. Laipni lūdzam, Extreme! 2025. gada 10. maijā 4 draugi pulkstens 6:10 no rīta devās prom no stāvlaukuma pie SR20 Vašingtonas Ziemeļu kaskādes kalnos. Viņu mērķis tajā dienā bija North Early Winter Spire, kalns, kura augstums ir 7760 pēdas virs jūras līmeņa, ar apmēram 1000 pēdu augstu tehniskās kāpšanas sienu, kas paceļās virs ielejas dibena. Tās atrodas aptuveni 16 jūdzes uz rietumiem no mazās Mazamas pilsētiņas. Vienu no šīm komandām vadīja Višnu Irigiredi. 48 gadus vecais Višnu, kurš sākotnēji ir no Indijas, savu karjeru izveidoja no nekā līdz inženierzinātņu viceprezidenta amatam uzņēmumā Fluke Corporation Everettā, Vašingtonā. Viņš bija lielisks komandas vadītājs, kuram patika kāpšana, un viņš ar to nodarbojās jau daudzus gadus. Viņš daudz stāstīja saviem darba kolēģiem par kāpšanu. Kad grupai vajadzēja kādu, kas nolasītu maršrutu, novērtētu apstākļus vai pieņemtu lēmumu stresa situācijā, tas bija Višnu. Pieredzes ziņā viņam līdzās bija Tims Vens, 63 gadus vecs vietnamiešu izcelsmes amerikānis no Rentonas, Vašingtonas. Klus un uzticams, viņam nebija nepieciešams sev pieteikt, viņš vienkārši zināja, kas jādara. Starp viņu un Višnu šai grupai bija visa nepieciešamā kalnu pieredze. Viņi jau iepriekš vairāk kārt kāpa kopā un bija aktīvi alpīnisma sociālajās platformās. Abi pārējie vīrieši bija mazāk pieredzējuši, taču nebija iesācēji. Aleks Martinenko bija 36 gadus vecs ukraiņu imigrants, kurš kopā ar sievu Olgu pārcēlās uz Klusā okeāna ziemeļrietumiem, īstenojot kopīgu sapni. Viņš bija sācis nodarboties ar tehnisko kāpšanu tikai apmēram gadu pirms tās sestdienas. Tajā rītā pirms došanās prom viņš teica savai sievai, lai tev laba nakts, es tevi mīlu. Un visbeidzot Antons Steliks, 38 gadus vecs programmatūras inženieris no Sietlas. Viņam bija 13 gadu pārgājiena pieredze, bet daudz mazāka pieredze kāpšanā ar virvēm. Bet viņš bija drošās rokās, vai vismaz tā viņš domāja. Šie 4 vīrieši bija pārgājiena un kāpšanas domu biedru grupas Paddle Outdoor Adventurers biedri. Uz papīra viņiem gandrīz nebija nekā kopīga. Dažādi vecumi, dažādas valstis, dažādas karjeras. Bet jūs zinat, kā tas ir ar noteiktām draugu grupām. Jūs satiekaties un kaut kur pa ceļam gadi un izcelsme vienkārši pārstāja eksistēt. Tieši tā tas arī bija. Viņi tikās nedēļas nogalēs, lai aizmirstu par darbu, dzīvi, pienākumiem un vienkārši pavadītu laiku kopā. Viņi jau iepriekš bija kāpuši vietējos maršrutos, pakāpeniski pārgājuši uz grūtākiem posmiem un izveidojuši tādu uzticību, kādu var iegūt tikai tad, ja esi piesiets pie kāda uz klints sienas. Šis konkrētais kāpiens bija tikai vēl viens nedēļas nogales brauciens, iespēja atslēgties, aprunāties un iekarot jaunu maršrutu. Viņi bija apzināti izvēlējušies sestdienu, lai vakarā varētu atgriezties mājās un svētdienu kopā ar ģimenēm nosvinēt mātes dienu. 6:10 no rīta viņi uzvilka mugursomas un devās tumsā augšup. Kalns atrodas 2365 metrus virs jūras līmeņa, taču viņiem nebija jākāpj visā šajā augstumā vertikāli. Maršruts patiesībā sākas ar nežēlīgu stāvu pārgājienu cauri ar sniegu piepildītai ielejai, tikai lai sasniegtu kalna pakāji. Īstā kāpšana sākas vietā, ko sauc par agrās ziemas kuluāru. Tā ir ass, šaurs ledus un akmens kuluārs, kas iet taisni augšup pa šo milzīgo 335 metru augsto vertikālo sienu, tieši līdz virsotnei. Tajā dienā plāns bija kāpt šo sienu 2 virvju komandās. Katra komanda virvē būtu sasieta kopā. Viens cilvēks kāpj uz priekšu, kamēr otrs tur virvi, lai, ja kāds paslīdētu, partneris viņu ātri noturētu. Pirms kāpiens vispār bija sācies, grupai jau bija steidzams problēmas, ar kurām vajadzēja tikt galā. Viens kāpējs bija atbraucis slēpošanas turisma zābakos, nevis piemērotos alpīnisma zābakos. Tas ir tāpat kā ierasties uz maratonu tenisa apavos.
Vēl vienam nebija piemērotas jakas temperatūrām, kas sagaidāmas augstāk kalnos. Tās bija nelielas problēmas, tāpēc viņi nolēma kāpt ātri, pirms saule uzlec un sasilda ledu. Ja viņi pietiekami ātri nokāps lejā, tam visam nebūs nozīmes. Bet tā bija gandrīz pati sliktākā diena, ko varēja izvēlēties ātram kāpienam. Redzi, šī maršruta ceļvedī ir īpašs brīdinājums. Šo maršrutu nekad nevajadzētu mēģināt siltā laikā. Sasalšanas līmenim jābūt zem 5000 pēdām. Visa šī maršruta iziešanas iespējamība ir atkarīga no augsta, sasaluša sniega, kas notur jūsu dzelkšņus, un sasaluša ledus, kurā var iestiprināt metāla ankurus, pie kuriem piestiprināt virvi. Kad temperatūra paaugstinās virs nulles, sniegs kļūst mīksts un slapjš. Ledus kļūst trausls, un ankuri, tie paši stiprinājumi, no kuriem burtiski karājas tava dzīvība, kļūst neusticami. Diemžēl 2025. gada 10. maijs bija karsta diena. Pēdējā zem nulles temperatūra šajā augstumā bija bijusi pirms 55 stundām. Iepriekšējā pēcpusdienā temperatūra sasniedza 53 grādus, un pašā kāpienā visu dienu temperatūra svārstījās no 40 līdz 45 grādiem. Tāpēc sniegs zem viņu zābakiem bija mīksts un slapjš. Akmeņi bija slideni no tekoša ūdens, un metāla ledusskrūves, ko viņi bija paņēmuši, lai ieskrūvētu cietā sasalušā ledu un izveidotu drošības punktus, tika izrautas no putras vēl pirms viņi bija pusceļā augšup. Līdz 10. maija pusdienlaikam 4 vīri bija tālu no vietas, kur viņi bija plānojuši būt. Mīkstais sniegs un slapjie akmeņi viņus bija briesmīgi palēninājuši, un pēc 6 stundu kāpšanas virsotne nebija nekur redzama. Šī bija nopietna problēma, jo ieteicamais atgriešanās laiks šādiem maršrutiem ir no pusdienlaika līdz 1 dienā. Jo rīta augstums notur sniegu uz kalna stingru un notur ankurus stabilus, bet pēcpusdienā iestājas siltums, un siltums kūst sniegu, kas nozīmē, ka kāpšana lejup kļūst ievērojami bīstamāka. Bet Antons un pārējie turpināja kāpt. Godīgi sakot, es tiešām nezinu, kāpēc. Varbūt pēc stundām ilgas kāpšanas tajā kalnā, kad virsotne bija tepat virs viņiem, atgriezties atpakaļ šķita kā nodevība visam, ko jau bija ieguldījis. Un godīgi sakot, kad esi mirkļi iespaidā, ir viegli attaisnot risku. Tu vienkārši noliec galvu un saki sev, hei, tas būs lielisks stāsts mazbērniem. Stundām ilgi viņi kāpa augšu pa kuluāru. Ir grūti izskaidrot, bet tajā majestātiskajā kalnu klusumā ir ļoti īpašs miera sajūtas veids. Pārējā pasaule vienkārši izzūda. Tu nedomā par darbu vai ikdienas dzīves stresu. Vienīgā skaņa tajā kalnā bija dzelkšņu čīkstēšana uz ledus un viņu elpas ritms kāpjot augšup. Pulksten 17:30, pēc 11 stundu ilgas pārgājiena un kāpšanas, viņi beidzot uzrāpās līdz atpūtas punktam, ko sauc par notch, aptuveni 7400 pēdu augstumā. Viņi bija iekarojuši apmēram 900 pēdas no šīs sienas. Patiesais virsotnes punkts, kuru viņi vēlējās sasniegt, atradās tikai 200 vertikālo pēdu augstāk par viņiem. Šis attālums izklausās niecīgs, vai ne? Tas ir īsāks nekā pilsētas kvartāls. Bet tehniskajā alpīnismā šie pēdējie 60 metri būtu vissarežģītākā kāpšana tajā dienā. Jo viņi būtu pilnībā pakļauti uz atklātas vertikālas sienas. Zem viņiem nebūtu nekā cita kā tikai gaiss un kulārs, pa kuru viņi tikko bija uzkāpuši. Siltos, mitros apstākļos ar nogurušām rokām un mīkstu sniegu, kas labi netur dzelkšņus, tie 60 metri varētu viegli prasīt vēl 2 vai 3 stundas. Bet viņiem nebija 2 vai 3 stundu. Sāka snikt viegls sniegs. Dienas gaisma gandrīz bija beigusies, un mājās viņas gaidīja mātes dienas solījums. Jūs nevēlaties pārbaudīt, ko kāpšana lejup pa nopietnu alpīnisma maršrutu var jums nodarīt pēc tumsas iestāšanās. Višnu bija pārāk pieredzējis, lai pieļautu šādu kļūdu, tāpēc viņi nolēma atgriezties tajā iegriezumā, nesasniedzot virsotni. Jo galu galā sasniegt virsotni nav svarīgi, ja tu netiec lejā. Viņi vēlējās paši izdzīvot, lai varētu pastāstīt šo stāstu saviem mazbērniem. Viņiem bija 2 veidi, kā tikt lejā. Viņi varēja pāriet uz kalna rietumu pusi, būtībā aizmuguri, kur iepriekšējās alpīnistu grupas jau bija iestiprinājušas stacionāras drošināšanas stacijas klintī. Tas ir kā paņemt gatavas kāpnes, piesprādzēties, nolaisties lejā, atrast nākamo staciju, atkal piesprādzēties un tā līdz pašai apakšai.
Lai arī viņi varēja doties tieši lejā pa agrā ziemas kuluāru, tieši to pašu stāvo, slapjo gravu, pa kuru viņi tikko bija kāpuši augšā 11 stundas. Tā bija ātra izvēle. 2 dienas pirms šī kāpiena viņi patiesībā bija apsprieduši savu nolaišanās maršrutu un nolēma pieturēties pie agrā ziemas kuluāra. Ir diezgan viegli saprast, kāpēc. Viņi pazina šo apvidu un to jau bija redzējuši, tāpēc nekāda pārsteiguma nebūtu. Pirms sākt kāpšanu lejup, viņi izdarīja vienu gudru lietu. Viņi nosūtīja ziņu savam draugam mājās, izmantojot InReach satelīta sakaru ierīci. Būtībā sakot, te ir mūsu GPS atrašanās vieta, mēs dodamies lejā. Tīri drošības pēc. Un te arī sākas īstais stāsts. Nokļūšana lejā pa nopietnu alpīnisma maršrutu nav tas pats, kas atgriezties pa savām pēdām. Kāpēji vienkārši nenokāpj lejā. Viņi nolaižas ar virvi, un tas notiek šādi. Kāpējam vispirms jāizver virve caur enkuru, kas piestiprināts pie sienas virs viņa, tad jāatliecas atpakaļ gaisā un jānolaižās lejā pa klinti, kontrolējot ātrumu ar berzes ierīci, kas piestiprināta pie viņa iekaras. Kad viņi sasniedz virves galu, viņi apstājas, atrod vietu klintī un izveido jaunu enkuru. Novelk virvi lejā no augšas, izver to caur jauno enkuru un turpina tālāk. Nolaišanās pēc nolaišanās, enkurpunkts pēc enkurpunkta, līdz pašai apakšai. Tā kā jau bija vēls, Antons un pārējie apvienojās vienā 4 cilvēku komandā. Laiks gāja uz beigām, un ja viņi paliktu 2 atsevišķās komandās, katrā pieturvietā būtu jāveido 2 dažādi enkuri un jāapstrādā 2 dažādi virvju komplekti. Tas aizņemtu mūžību. Apvienojoties, visi 4 kāpēji varēja nolaisties pa vienu un to pašu virvi, paļaujoties uz vienu un to pašu enkuru punktu katrā pieturvietā. Tas ir ievērojami ātrāk, taču tas saistīts ar biedējošu risku. Jūs padarāt visu 4 dzīvības atkarīgas no viena vienīga atteices punkta. Ja tas viens enkurs neiztur, visi kopā krīt līdzi. Viņi sāka laisties lejā, izmantojot tās pašas virves, kuras iepriekš izmantoja kāpšanai augšup. Pirmie 3 nolaišanās posmi noritēja tik gludi, ka Antons droši vien jau sapņoja par mājām. Bet 4. nolaišanās reizē pirmais kāpējs sasniedz virves galu, meklēja klints sienā, pie kā nostiprināties, lai varētu turpināt kāpšanu, bet neko neatrada. Akmens bija pilnīgi gluds. Viņi nevarēja atrast nevienu drošu vietu, kur nostiprināt savu aprīkojumu. Nebija nekādu izcīņu, ap kuriem aptīt cilpu. Viens no 3 puišiem nolaidās lejā kopā ar Antonu, lai meklētu, bet viņi neko neatrada. Ziņojumos nebija norādīts, kurš tas bija, bet loģiski tas varēja būt Višnu, jo viņš bija vispieredzējušākais. Iedomājies to, ja vari. 2 izsmelti vīri stāv gandrīz pilnīgā tumsā, ar pieres lukturīšiem, šaurām gaismas strēmelēm šķeļot slapjo granītu, steidzīgi spiežot un taustot klintsienu, meklējot kaut ko, jebko, kas varētu noturēt virvi. Jo katram nolaišanās posmam ir vajadzīgs enkurs, un bez enkura nav iespējams tikt lejā. Augstums lēnām iesūcās viņu ādā. Laiks gāja uz beigām. Viņiem bija nepieciešams tikt prom no šīs kalna daļas. Tims pārvietojās lejup, lai pievienotos meklēšanai sienas pretējā pusē, kad viņa roka gandrīz tumsā pieskārās kaut kam pazīstamam. Tas bija pitons, metāla tapa, aptuveni tikpat liela kā liels naks, ko alpīnisti izmantoja, lai izveidotu enkura punktu. Šo bija ielikuši kādi nezināmi kāpēji un atstājuši tur. Tas bija vecs, laikapstākļu ietekmēts un sarūsējis. Neviens nezināja, cik sen tas tur tika ievietots, vai cik dziļi tas bija iedzīts klintī. Pēc visa, ko siena viņiem bija atteikusi, šis sarūsējušais pitons šķita kā glābiņš. Tā visi 4 sapulcējās tajā vienā punktā, piestiprināja 2 cilpas un aizslēdzam karabīni caur pitona aci. Pirmais kāpējs droši nolaidās lejā. Tāpat arī otrais. Trešais bija ceļā lejup pa klints sienu, kad tas notika. Vienu brīdi viņš uzmanīgi laidās lejā pa klints sienu. Visa viņa masa balstījās uz virves, kad pēkšņi pitons izrāvās no klints kā vaļīgs naks, kas izslīd no cauruma, kuram zudus saķere. Nebija nekāda brīdinājuma, un tā kā visi 4 vīri bija piesaistīti pie tās pašas virves, pie tā paša enkura, viņš aizrāva pārējos sev līdzi. Tajā sekundes daļā visi 4 kāpēji slīdēja, vārtījās, vicinājās un triecās cauri sniegam un klintīm. Vēl 120 līdz 150 metrus. Līdz viņi apstājās pilnībā, kaut kur lejā, gravā, pa kuru viņi tikko bija pavadījuši stundas, uzmanīgi kāpjot augšup. Tad klusums. Pilnīgi biedējošs klusums.
Aptuveni 22:00. Antona acis pavērās vaļā, un pirmais, ko viņš sajūta, nebija sāpes. Tā bija augstuma sajūta, gandrīz pārņemošs augstums. Viņa galva pulsēja ritmā, kas atgādināja veseri. Viņš pacēla roku, lai pieskartos sejai, un sajūta kaut ko slapju un lipīgu. No ribām pa visu ķermeni izplatījās asas sāpju bangas. Vai viņa kājas vēl darbosies? Viņam nebija ne jausmas. Viņš sauca savus draugus. Višnu, Tims, Aleks, celieties augšā. Viņš kratīja virves, kurās bija sapinies, gaidot vaidienu, elpu, lamu vārdus, jebko. Nekā nebija. Antons bija ievainots vīrietis, kurš tikko bija nokritis 400 pēdas lejup no Maļakalna un zaudējis visus 3 savus draugus. Nebija ne galvas lukturu, ne dzīva drauga tuvumā. Nebija nekādas iespējas paziņot pasaulē, ka viņam vajadzīga palīdzība. Viņš nekarājās gaisā, bet arī nebija piezemējies uz līdzenas drošas dzegas. Viņš gulēja sāniski uz stāves, slidenas, dziļas un smagas sniega nogāzes. Tas bija vienīgais, kas viņu atturēja no tālākas slīdēšanas lejup pa kalnu. Bija pilnīgs, biedējošs klusums. Tā kā viņi bija iesprostot šajā milzīgajā akmens koridorā, kalns vienkārši aprīja katru skaņu. Kad Antons sauca tumsā un nesaņēma nekādu atbildi, viņš saprata, ka neatkarīgi no tā, cik skaļi viņš klieks, neviens viņu nedzirdēs. Nebija neviena garām ejoša pārgājnieka, neviena nakts alpīnista, un šosei bija pārāk tālu. Ja viņš kliegtu, kalns vienkārši aprītu skaņu. Lai izdzīvot, viņam bija tikai viena izvēle. Viņam vajadzēja atbrīvoties, kaut kā piecelties kājās un doties lejup no kalna. Lielākā daļa cilvēku, saskaroties ar šādu situāciju, apgultos un vienkārši ļautu hipotermijai viņus pārņemt. Tas, ko Antons izdarīja, ir gandrīz neticami. Viņš piecēlās. Viņš nezināja, vai viņa kājas noturēs, bet tās tikko noturēja. Viņš tumsā pārmeklēja apkārtējos gruvešus, līdz atrada metāla cirtni, kas bija apmēram neliela cirvja lielumā un paredzēts iedzīšanai sasalušā zemē. Būtībā tas bija rokā turama smaile, ko viņš varēja ietriekt cietajā ledū, lai fiziski vilktu sevi uz priekšu. Viņš satvēra to rokā, un kad viņu dzina tikai gravitācija un viss, kas vēl bija palicis no viņa ķermeņa gribas, Antons sāka kustēties. Vieta, kur viņš nokrita, nebija iezīmēta taka, tāpēc tur nebija nekādu orientieru vai gaismu. Tas bija skarbs kalns, kur stāva sniega nogāzes, mijās ar irdeniem akmeņiem un tad atkal ar stāvu sniegu. Un atceries, tas bija 22:00. Tāpēc bija pilnīga tumsa. Viņš nezināja, kur tieši atrodas, bet bija pilnīgi pārliecināts, ka ceļš ir lejā. Turpini virzīties lejup pa kalnu, un galā nonāksi ielejas dibenā, kur iet SR20 šoseja. Viņš nenavigēja, viņš vienkārši sekoja šai nežēlīgajai loģikai. Bet tev jāiztēlojas viņa patiesā atrašanās vieta uz šī kalna. Viņš nevarēja vienkārši piecelties un iet. Nogāze bija pārāk stāva, un viņa ķermenis bija pārāk smagi traumēts. Viņam nebija virves, ar ko nolaisties. Tā vietā viņam nācās pagriezties ar seju pret kalnu, piespiežot krūtis pie ledainā sniega, lai saglabātu savu smagumu centru pēc iespējas zemāku. Izmantojot ledus cirtni, ko viņš atrada gruvešos, viņš būtībā rāpoja atmuguriski lejā pa reni. Viņš iedūra asu metāla cirtni ledū virs sevis, nolaida zābakus dažus centimetrus zemāk, pārbaudīja, vai ledus tur viņa svaru, un tad izvilka cirtni, lai atkārtotu to atkal un atkal, arvien zemāk un zemāk. Kad stāvais sniegs beidzot beidzās un kalns nonāca meža joslā, tas nekļuva daudz vieglāk. Nebija nekādas takas, pa kuru iet. Viņam nācās vilties pāri robainiem brīviem akmeņiem un akli klupt cauri biezam, smagam krūmājam un sagāstiem kokiem. Viņš cīnījās ar šo reljefu visu nakti. Aptuveni svētdienas rītā 7:00 viņš beidzot ieraudzīja plakano pelēko SR20 šosejas lenti, kas stiepās cauri kokiem. Viņš to vēl nezināja, bet šo 8 stundu laikā viņš bija nolaidies lejā un vilcis savu sakropļoto ķermeni gandrīz 3/4 jūdzes cauri skarbam augstkalnu apvidum. Tādā stāvoklī, kādā viņš bija, tas patiešām ir pārcilvēcīgi. Kad Antons beidzot sasniedza savu automašīnu, viņam nebija nekā cita kā viens salauzts ķermenis un smagas domas. Viņš izņēma automašīnas atslēgas no aiztaisāmas kabatas pie apģērba, jo tas viņam jau sen bija automātisks ieradums – turēt atslēgas pie sevis. Viņš jau grasījās iekāpt un braukt, kad pamanīja kaut ko tādu, kas, godīgi sakot, viņu gandrīz lika kliegt no izmisuma.
Viņa riepa kaut kādā veidā bija nolaidusies. Gandrīz jebkurā citā stāstā tieši šajā brīdī izdzīvojušais salūst. Viņi apsēžās uz bampera, aizver acis un ļauj hipotermijai pabeigt darbu. Bet Antons spēja atvērt bagāžnieku, atrast domkratu un rezerves riteni un ar rokām, kas visticamāk bija sastingušas kā spīles, nomainīja to riepu. Viņš apsēdās pie stūres, pagrieza atslēgu un aizbrauca pēc palīdzības. Smadzeņu trauma bija pilnībā izjaukusi viņa telpisko uztveri. Viņa apjukušais prāts automātiski tiecās uz mājām Sietlā, uz rietumiem. Tā vietā, lai brauktu 15 jūdzes uz austrumiem, uz Mazamas pilsētu, kur viņš varētu saņemt tūlītēju palīdzību, viņš patiesībā nobrauc 40 jūdzes uz rietumiem. Viņš nezināja, ka dodas nepareizajā virzienā, un nebija neviena, kas viņu izlabotu. Vienā brīdī viņa uzmanība atslāba, un automašīna gandrīz ietriecās betona tiltā. Antons pat nepamirkšķināja aci. Viņš bija kā pasažieris savā ķermenī, kas būtībā pārstāja funkcionēt. Viņš vienkārši iztaisnoja stūri un turpināja braukt. Viņš vienkārši darīja visu mehāniski. Pulkstens 7:30 no rīta viņš beidzot ieraudzīja Seattle City Light objekta gaismas mazajā Ņūheilemas pilsētiņā. Tā ir viena no pēdējām vietām Vašingtonā, kur vēl darbojas maksas telefons. Viņš noparkoja automašīnu, atrada telefonu un sastādīja 911. Kad zvans tika savienots, viņš vispirms atvainojās dispečeram par savu balsi. Tad viņš teica, mana visa komanda ir kritusi. Mana seja ir ļoti stipri sasistā. Manas rokas un manas ribas. Es gandrīz nevaru elpot. Bet es jūtos labi. Es domāju, man nav nepieciešama neatliekamā palīdzība. Vīrietim bija ieplaisājusi galvaskauss, salauzti ribas un iespējams iekšēja asiņošana, un viņa godīgais vērtējums bija, ka viņš nedomā, ka viņam nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība. Tas varētu izklausīties neticami vai pat varonīgi, bet tieši tas bija visredzamākais pierādījums tam, cik tuvu Antons bija tam, lai beidzot pamestu šo pasauli. Redziet, pēc nopietnas galvas traumas pastāv parādība, ko sauc par gaišo intervālu. Tas ir biedējošs laika posms, kurā pacients izskatās pilnīgi vesels, pat tad, kad iekšējā asiņošana palielina spiedienu, kas galu galā viņu nogalinās. Antons neizlikās rūdīts un necentās būt varonis. Viņa smadzenes vienkārši atradās hiperfokusētā šoka stāvoklī, pasargājot viņu no realitātes, ka viņš mirst. Kad palīdzība ieradās Seattle City Light objektā, viņi neatrada vīrieti, kurš pa telefonu šķita esam kārtībā. Viņi atrada vīrieti, kura seja bija asiņu un zilumu maska ar dzidru šķidrumu, kas joprojām tecēja no viņa ausīm, nepārprotama bazilārās galvaskausa lūzuma pazīme. Viņi nekavējoties ar helikopteru nogādāja Harborview Medical Center, kur atklājās pilns viņa traumu apmērs. Antons bija cietis no masīvas epidurālās hematomas. Plīsusi artērija pumpēja asins šaurajā telpā starp viņa smadzenēm un galvaskausu, un spiediens viņa galvā bija tik intensīvs, ka tas bija fiziski jūtams. Tas fiziski spieda viņa smadzenes nost no centra. Viņš bija tikai dažas minūtes no neizbēgamas bojājējas. Ārstiem burtiski nācās viņu ievest medikamentozā komā, lai apturētu asiņošanu, pirms viņi varēja veikt neatliekamās operācijas. Antons vairākas dienas dzīvoja uz naža asmens, taču viņš izdzīvoja. Viņš pavadīja 6 dienas Harborview slimnīcā, pirms tika izrakstīts turpmākai aprūpei. Viņš bija vienīgais izdzīvojušais. Kad viņš bija pietiekami atguvies, lai runātu, viņš apsēdās kopā ar meža dienesta izmeklētājiem, lai pārrunātu, kas patiesībā notika. Un drīz kļuva skaidrs, ka tas, kas tur augšā notika, ir stāsts par to, kas notiek cilvēku prātā, kad izsīkums, uzticēšanās un laika spiediens sakrīt tieši visnepiemērotākajā brīdī. Pirmkārt, 4 alpīnisti bija draugi. Kad esi virvei sasiets ar kādu uz bīstama kalna, šī virve ir apliecinājums tam, ka uzticies šim cilvēkam ar savu dzīvību. Pēc daudzu gadu draudzības un 11 stundu smagas kāpšanas šī uzticēšanās bija izpelnīta atkal un atkal. Tāpēc, kad viņi atrada to sarūsējušo pitonu, neviens neko neteica, nevis nolaidības dēļ, bet gan uzticības dēļ. Viņi būtībā domāja, viņš to ir apskatījis, viņš zina, kādam jāizskatās labam ankura punktam. Ja tas nebūtu kārtībā, viņš būtu kaut ko teicis. Antons īpaši izmeklētājiem teica, ka viņš bija pieņēmis, ka vai nu Tims vai Višnu pieredzējušākie vīri to bija novērtējuši. Ir tik viegli sēdēt siltā, drošā telpā un teikt, ka viena ātra dubultpārbauda tam ankuram viņas būtu izglābusi. Bet tas pilnībā ignorē tās sienas realitāti. Viņi bija cīnījušies ar gravitāciju 11 nogurdinošas stundas. Viņu ķermeņi bija sadragāti, sniegs sniga un tumsa tuvojās.
Tajā brīdī tas viens sarūsējušais pitons bija vienkārši viņa pēdējā cerība tikt mājās. Un kad tas neizturēja, 3 vīri zaudēja dzīvību. Tagad ir tā, katru mēnesi es izveidoju vienu video tieši Patreon atbalstītājiem. Brīdinājuma pazīmes bija redzams. To nekur citur neredzēsi. Ja tas ir tavā gaumē, saites ir aprakstā. Ir vēl viena lieta, ko varas iestādes nevar saprast par šo negadījumu. Kā Antons izdzīvoja? Kā cilvēks var nokrist no 40 stāvu debesskrāpa augstuma, izkrist cauri granīta un ledus smalcinātājam, pamosties ar caurumu galvaskausā un tad paveikt izturības varoņdarbu, kas salauztu pat profesionālu sportistu? Meža dienesta ziņojumā burtiski nav atbildes uz šo. Tajā teikts, nav pārliecinošu rādītāju, kā kāpējs 4 izdzīvoja kritienā, jo kāpēji 1, 2 un 4 visi krita no vienāda augstuma un bija līdzīgi piestiprināti pie klinšu āķa. Meža dienestam viņi bija tikai numuri, bet patiesībā sievas un mātes gaidīja, kad viņu vīri un dēli pārkāps pār slieksni un svinēs mātes dienu kopā ar viņām. Ziņojumā būtībā tika teikts, ka pēc visiem rādītājiem Antonam nevajadzēja izdzīvot. Bet, izsekojot šī kritiena nežēlīgajai gaitai, vienīgais izskaidrojums ir tas, ka vesela virkne neticami veiksmīgu apstākļu kaut kādā veidā ļāva viņam izdzīvot. Pirmais ir gravas forma, kurā viņš iekrita. Lai gan tas bija 400 pēdu kritiens, Antons nesitās pret kalnu kā stikla pudeli pret ietvi. Agrā ziemas kuluāra nogāze ir aptuveni 45 grādu leņķī. Šī slīpuma dēļ viņš krita, slīdot un veltoties. Katru reizi, kad viņa ķermenis atsitās pret sniega vaļņu vai slīdēja pāri ledus pleķim, kalns viņu palēnināja un samazināja inerci tūkstošiem sīku veidu, nevis vienā pēkšņā, vardarbīgā apstāšanās brīdī. Un tad vēl ir arī sniega spilvens. Atceries, tas bija maijs, kalns bija dziļā, slapjā atkusnī, tāpēc tas nebija janvāra cietais ledus, kas saskarsmē salauž kaulus. Sniegs uz kalna nogāzes bija smags un mīksts. Tāpēc, kad Antons beidzot sasniedza to 400 pēdu kritiena apakšu, viņš neatsitās pret ķieģeļu sienu. Viņš atsitās pret milzīgu, slapju pavasara sniega matraci. Šis sniegs saspiesties zem viņa svara un absorbēja kinētisko enerģiju, kas būtu iznīcinājusi viņa iekšējos orgānus, ja viņš būtu nokritis uz sausa akmens vai sasalušu ledus. Kāda ir pats samezglojums? Antons pamodās, sapīts virvju un aprīkojumu tīklā. Lai gan virve bija tā, kas visus nogāza lejā, tieši tā varēja būt tā, kas viņu izglāba, jo tā darbojās kā haotisks, ar lielu berzi bremzējošs bremzēšanas izpletnis. Pārējo 3 kāpēju slars darbojās kā mehānisks bremzētājs Antonam, pietiekami palēninot viņu, lai absorbētu kritiena smagāko daļu. Taču visneticamākais elements, kas viņu tajā naktī izglāba, bija augstums. Kad Antons atguva samaņu pulksten 22:00, viņam jau bija hipotermija. Parasti tas ir nāves spriedums, bet vīrietim ar ieplaisājušu galvaskausu šis augstais gaiss pazemināja viņa ķermeņa temperatūru, kas palēnināja vielmaiņas procesus, kas izraisīja strauju smadzeņu pietūkumu. Tas faktiski uz neilgu brīdi it kā uzlika viņam galvai ledus kompresi, pietiekami ilgi, lai viņš varētu atrast to telefonu. Tas ir neticami, ja par to padomā. Katrs no šiem apstākļiem atsevišķi visticamāk būtu viņam atņēmis dzīvību. 2025. gada 10. maijā viņi viņam izglāba dzīvību. Kad reportieris Antonam jautāja, kā viņam izdevās izdzīvot, viņš atbildēja, par laimi es izdzīvoju. Nekas no tā, ko esmu darījis, nebija ārkārtējs. Man vienkārši paveicās. Nu, tā arī varētu teikt. Šī draugu grupa ļāva fiziskajam spiedienam un laika trūkumam viņus apžilbināt, nepamanot liktenīgu kļūdu. Bet nākamais kāpējs ir viens no precīzākajiem un apsēstākajiem alpinistiem cilvēces vēsturē. Viņš izdzīvoja vienā no nāvējošākajām klintīm uz zemes. Viņš pat izglābās no vardarbīga pūļa, kas mēģināja viņu nogalināt ar ledus cirtņiem 23,000 pēdu augstumā. Kādā rītā viņš izkāpa no sava telts, lai nedaudz iesildītos 9,000 pēdu augstumā. Tas, kas notika tālāk, nav izskaidrojams.